Nu ko, labrīt. Jā, gan Inese, gan es saprotu, ka diezgan daudz grib uzzināt, kā tad tas ir, kāda ir tā situācija, ja, kad, vīrietis tagad dod, ja. Kāda ir sajūta brīdī, kad es izmaksāju vai piedāvāju naudiņu, ja, vai vēl kaut ko tam līdzīgu otrai pusītei. Es teikšu tā, šajā situācijā man šķiet, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no tā, kāda ir bijusi tā bērnība, kāda ir bijusi tā audzināšana. Ja? Man ir bijis tā, ka man viss ir bijis, tās pamatvajadzības vienmēr ir tikušas apmierinātas, kas ir vajadzīgs, ja? Kas ir iedots, ja? Bet nekad nekas tā ļoti ekstrā nav bijis. Līdz ar to es arī neesmu pieradis pie tā, ka man ir viss galīgi. Ja es kaut ko dikti gribēju, tad vajadzēja pastrādāt, vajadzēja nopelnīt un varēja pēc tam ar lielu prieku un sajūsmu un baudu to arī nopirkt, ja, un izbaudīt to situāciju. Līdz ar to katrs pirkums man, ko es esmu pircis, tā arī ir asociējies. Es esmu kaut ko izdarījis, es esmu to nopelnījis un es beidzot varu to izbaudīt. Un šodien atkal kā uz vasaras noslēgumu es vedīšu Inesi un bērnus un arī māsu ar draugu brauksim uz ēst steiku garšīgi. Jā. Man jau izdevīgi, man viņš garšo. Jā, es esmu kaut kā veiksmīgi iefīrējis, ka es esmu katru bērnu aizvedis atsevišķi, bet es katru reizi dabūjis. Bet te tā situācija, kad es esmu radījis situāciju, jā, radījis tādus apstākļus, kad es ar katru no viņiem varu pabūt atsevišķi. Redzēt viņu emocijas, viņu prieku, izjust, parunāt vienkārši ar viņiem, jā, kā teikt, aci pret aci, saprast, kā viņi jūtās, ko viņi grib un tā tam līdzīgi. Vai vienkārši elementāro cilvēcīgo, tētis ar bērniem, jā, vai attiecīgi vīriņš ar sieviņu kopā. Un, kas, teiksim, attiecās, bērniem tie nekāda problēma, tie pieņem, visi kārtībā, bet, kas attiecās uz Inesi, viņai grūti pieņemt ir, jā, kad es kaut ko viņai nopērku, vai es viņai iedodu naudiņu, pasaka, kur tev 100 eiro, dodies nopērc kaut ko sev, jā, nevis iztērē kaut kur, bet nopērc kaut ko sev. Jo viņai citreiz ir tā, viņa tik ļoti taupīgi, ir brīžiem pārāk taupīgi, un sev viņa neko nenopērk un neiepriecina sevi, ne kleitiņu nopērk, ne vēl kaut ko. Es saku, ja es padzirdēšu, ka tu kaut ko citu nopirki par šito, tā būs pa viksēm, jā, apmēram tā. Kādas sajūtas ir man? Pirmkārt, ņemot vērā visu to, ko es iepriekšreiz pastāstīju tikko, jā, spēja dot, spēja nodrošināt, spēja nopelnīt naudiņu un iedot tam otram cilvēkam un redzēt, kāda ir viņa reakcija. Man pat paldies īstenībā, lai gan es esmu tāds cilvēks, kam vajag dzirdēt vismaz paldies, jā, jo tad es redzu, ka tas kaut vismaz tā tiek novērtēts, bet iedodot un radot šādas apstākļus un situāciju, es redzu to emociju, jā, un prieku, un tas man iekšā dod, kad, jā, es to varēju, es to izdarīju, ar prieku padalījos, un es radīju prieku tālāk, jā. Jo, tas ir tieši tāpatās, kā tajā filmā saucās Pay it forward, jā, ja tu izdari vienu labu lietu citam, tad viņš iespējams izdarīs kādu labu lietu citam, un tālāk pa ķēdīt tas var aiziet tik tālu, kas atnāk atpakaļ pie tevis apmēram, jā. Un mans dzīves moto ir atstāt pasauli labāk nekā to atradu. Jā, arī šajā gadījumā. Kaut ko pozitīvu vajag katru dienu izdarīt un iedot. Vai tas ir, tur kādam bomzītim iedot tos 50 centus, jā, vai nopirkt viņam maizīti, vai, nezinu, palīdzēt kādam uz ielas, jā, vai kaut vai elementāri braucot ar mašīnu, palaist kādu, jā. Man gan šausmīgi kaitinā, ka cilvēki paldies nemāk pateikt sevišķi uz ceļa, jā. Es viņu palaižu un viņš neparāda nemaz paldies ar savu, ar šo te, kā parasti ar avārijas ugunīm, jā, parāda paldies, jo tā ir pieklājība, jā. Mums ļoti daudz ir jāmācās būt vienam pret otru pieklājīgiem, jo daudz saprot to kā pašsaprotam lietu, jo tas nekas, ka tu sabremzējies, tu izdarīji visu, lai viņš tur varētu tikt, un tev paldies par to nepasaka, un gribās aiziet un uzšaut brīžiem. Bet, labi, tas tā man ir, tās manas lietas, jā, ar ko man jātiek galā. Bet, idejiski, jā, es teikšu, ka, ceļu kultūra ar mums jāaudzina. Tas arī palīdzēs. Arī tas paldies, tev tas neko nemaksā. Tas ir 3 kalorijas, ko tu patērēsi, lai ieslēgtu
un izslēgt to tur, bet tas var uzlabot situāciju un dzīvi arī pārējiem. Ir patīkami saņemt paldies. Nu, tad attiecīgi par šo te došanu, jā, kā tas ir, kad tu iedod kādam. Nu, pa lielam, nu, ja tā vēl tālāk jāsaka, jā, kad, nu, tieši tā kā sākumā es arī minēju, atkarīgs no tiem apstākļiem, kādi ir bijuši, kad mēs augām. Jā, man ir liels prieks, un tagad paskatīsimies nedaudz tieši no vīrieša, jā. Vīrietim ir kas svarīgi, lai viņš būtu gudrākais, zinošākais, stiprākais, jā, parasti, jā, tur drosmīgākais un tā tam līdzīgi. Nu, arī šāda situācija, kad tu kaut ko vari izdarīt savai ģimenei un otram, arī tā vairo pašpārliecinātību. Es kļūstu kā vīrietis pārliecinātāks par to, ka man ir manas spējas, es kaut ko esmu izdarījis, jā, un tas varbūt tiek novērtēts. Jā, nu, parasti jau tiek novērtēts, jā. Nu, citreiz tas ir tā, ka tu kā vīrietis pacenties un kaut ko izdari, bet otrs partneris tajā brīdī tu nenoreaģē un to nenovērtē, vai tev vēl otrādi nolamā. Nu, tas gan salauzīs pašapziņu visdrīzāk, jā, vai vēl labāk, nu, tad brīnamies, kāpēc vīrieši nedalās, kāpēc viņi nevarās vaļā, tāpēc, ka novērtējumu nav, jo visiem vīriešiem lielākai daļai vajag kaut kādu novērtējumu par to, ko viņi dara. Ja? Iedomājieties, jūs braucat, ja? Jūs darbojaties ikdienā un neviens neko nesaka. Jūs darat savu lietu. Ja? Es, teiksim, uzreiz varu pateikt foršu piemēru. Mums bija darba vieta, kurā es strādāju, ja? Bet kaut kāda iepriekšējā laika apakaļ mums bija arī cita priekšniecība. Un nostāja bija tāda, priekš kam tev kaut kādu apbalvojumu? Tu taču brauc uz darbu, tu strādā. Priekš kam? Ko tev vēl vajag? Ja? Tev kaut kādu pateicību vajag? Priekš kam? Tu taču brauc, dari savus pienākumus, neko baigi ekstrā. Ne, kaut pat tad, ja tu dari ekstrā, bet tie ir tavu pienākumi. Ja? Un tad padomājam par to situāciju, kāda viņa rodās, cik motivēts tu esi kaut ko darīt, ja tu vari darīt, kā tu gribi izstiepties un sarauties, un tev par to nekas nav. Jā, tu brauc, saņem savu algu, jā, tur tā tam līdzīgi, bet nekā ekstrā tas netiek novērtēts un atzīmēts. Man personīgi tas ir svarīgi, tāpēc, ka es zinu, ka tad, ja es saņemu kaut kādu tādu novērtējumu, tad tas ir svarīgi, jā. Tas tiek novērtēts, tas ir ieraudzīts, tas ir pamanīts, jā. Es varu iet un darīt savu darbu pelēki, jā, un tā tam līdzīgi, bet es tā nevaru darīt viņu, es tāds neesmu. Es, cik vadu savas nodarbības, visi ir ļoti atzinīgi viņu novērtējuši, viņi zina, ka es to daru citādāk nekā citi. Līdz ar to, ja ir novērtējums kaut vai paldies formā, tas ir super. Jā, un arī ikdienā dzīvē vīrietim tomēr ir svarīgs tas novērtējums, jo ja novērtējumu nav, tad sāk nākt pelēkās krāsas dzīvē, viss paliek vienmuļš, tad nāk arī alkohols iespējams kaut kur, alkohols pats par sevi garšīgs, kā kurš viņu izmanto par alkoholu, cita tēma, protams, jā. Noteikti citreiz parunāsim, kas tas tāds ir un kā es viņu varu izmantot, jā, jo tas ir man daļai kā iedvesmas avots, es viņu tiešām pavisam nedaudz lietoju atsevišķi, kad ir tiešām vajadzīgs fokus, jā, teiksim, rums ar kolu, jā. Citiem tas ir kā atslābināšanās elements un tā tam līdzīgi. Jā, bet ja sāk parādīties pelēcība, tad tas sāk parādīties arī kā iespējamais glābiņš. Kāpēc vīriešiem ir svarīgi saucamais man caves, jeb kaut kāda garāža, kur viņš darbojas? Tāpēc, ka tur viņš var netraucēt darboties, viņam ne ar vienu nav jārunā, viņš ir pats ar sevi, un viņš veiksmīgi tā arī ņem un turpina noslēgties. Tātad, dārgās meitenes, ja jums gribās komunikācija ar savu vīrieti, jā, pirmām kārtām, sākiet vismaz paldies pateikt, jā, un arī vīriešiem ir jāmācās pateikt paldies, paldies viens mazs vārdiņš, tas var tik daudz tajā dienā, ko izšķirt, jā, no rīta, uztaisīta kafija vai vēl kaut kas, paldies tev, jā, jo tu savu laiku veltīji, tad tu cieni to otru cilvēku. Te ir ļoti daudz tās nianses, un tā noteikti ir saruna, kas vēl ir jāturpina tālāk, jā, bet iesākumam tas ir šis dalīties, sagādā prieku arī man, tas man ceļ pašpārliecinātību, ka es to varēju izdarīt, es to izdarīju, un vēl jau labāk, ja tas otrā cilvēkā rada rezonanci, viņiem patīk, jā, tad tas arī manu dienu palielina. Vismaz es tā jūtos. Es jūtos labi, kad es esmu kādam izdarījis kaut ko labi.
un ja vēl, protams, pats kaut ko var tajā brīdī dabūt. Tā kā viss, šoreiz pagaidām čau!